Čau visiem dodot uz Tallinu, pēc tam uz Helsinkiem. Šis mans autobus Flix, nezinu kā saukt. Labdavai tiekās. Es jau atbraucu uz Tallinu, kas mans pirmais gala mēģis, lai dotos uz Helsinkiem. Jā. Tagad jādodas uz prāmi. Uz Helsinku prāmi, kas man ir pēc 2 stundām. Jā, tiekās jau pieturināti prāmi. Pēdējā reize biju Helsinkos, kad biju Erasmusā. Jep. Tas bija sen, 8 gadu atpakaļ apmēram. Jā. Tallinas sabiedriskais transports. Jā. Nu ko, jādodas uz prāmi. Šoreiz nav tik daudz laika ietusēt Tallinā, bet vajag atrast laiku, vai arī kaut ko nopirktu veikalā. Jā, foršais Tallinas centrs. Jep, foršais Tallinas centrs. Visai saviem debeskrāpjiem. Kad Rīgā būs šādi? Kad tu ielas centrā un tu redzi, ka tas ir centrs. Es nezinu, vai Rīgā vai kaut ko tādu, bet prasās. Ļoti interesants objekts, kas satur tā kā tiltu, tā kā mēģina taisīt kā kuģi elementu ielikt. Man tāds atsās šķuļs, ka Rīgai jāsās uz Tallinu, kā vajag izremontēt pilsētu. Nu ko, esmu jau tūlītās pie savu prāmis pēc 40 minūtēm. Jā, vajag iereģistrēties. Un tad jau braukt, peldēt, nezinu, kā pareizi, kā saka. Tā tikai jāatrod veids, kur pareizi. Tas ir man aiziet. Jo tas parāda, kā no sūda var uztaisīt kaut ko foršu. Ok. Viss. Iečukojos un tagad uz kuģi. Ejam uz kuģi. Kaut kur tur redzams arī Helsinki. Bet tā, jā, ok. Wow. Foršs makets. Jo tā. Skatieties, foršs makets. Iespēja eskalatoru un iespēja kājām. Nē. Pātrināsim savu soli. Wow. Foršs pieredze atkal būs kuģi braukt. Pēdējā reize to darīju pirms gadiem. 6, 7. Šeit suvenīri. Kuģīts makets, kāda es tagad braukšu. 1 pret 1000. Ok, forši izskatās. Nu ko, braucam ārā no Tallinas. Jā, var redzēt Tallinas vecpilsētu. Vana Tallinn, bet jā, pēc 2 stundām būsim Helsinkos. Tā, pametam Tallinu, pametam Baltiju. Jā, vai teikt, 1,20 m, nezinu, bez ūdens. Jep, bet tā ir forša. Tā bija kuģu reizes, kurā mēs jau esam uzvarējuši. Vai teikt, mēs jau esam piebraukuši pie
Tallinas pie Helsinkiem. Jā, jau mazās saliņas ir redzamas. Mēs jau esam iekšā Somijā. Atnāca īziņa par to. Jā. Skaisti izskatās. Man patīk. Iebraucam Helsinkos. Man patīk tās mazās mājiņas, kas ir uz šīm salām. Cilvēki pērk vai īrē laivas. Jā, un cilvēki pērk mājas vai būvē mājas, zemi, nopērk saviem un tad dzīvo, kā vasaras dačās. Vasaras savu mājas taisa. Man patīk šis skats. Jā. Forši jau izskatās. Man patīk. Jā, viss. No kuģa rokā var not, bet tagad jādodās tramvaju vai kaut ko tādu un tur savu viesnīcu, hosteli. Tramvaju. Jep, man patīk. Vajag atbraukt iečakoties un tad iečakoties hotelī un tad kaut ko sākt darīt. Jā. Centrālās ielas. Somijas olimpiskais stadions, kur notikās 52. gada olimpiskās spēles. Stāvu rindā uz stadionu, var teikt, uz ieeju. Jā, ir lielais stadions. Wow! Labā atmosfēra. Somijas, Ziemeļīrijas maču skatos. Baigi labi. Pagaidām spēle tā, vienam uz otru vārtiem tāda bumbošanās. Bet Somi rāda, ka viņi var. Let's go, Somi! Game. Oh! Somija ieguva 11 metru sitienu uz Ziemeļīrijas vārtiem. Pārbauda, vai būs pendera vai nē. Es domāju, ka būs, jebkurā gadījumā. Tieši to nepiedos, ja neiedos. Somija būs vārtos! Somija būs vārtos! Iesaulē!
Ko? Mazliet patērējos 40 eiro, jo iztērēju, lai teikt, nopirkt sev suvenīru, šaurīt un šito te cepuri. Jā, tāds, ziemas lūks. Nu, ko pateikt, spēle bija laba, forša. Tikai man žēl, ka beigas pašas kā neierakstījās, jo telefons izrādējās. Man teikt, vienu golu, es, man teikt, no 4 es vienu neredzēju, bet spēle beidzās 4-0. Somijas labāk. Man patīk, ka viņu fanu sektors patiešām uzkurina komandu. Nav, es neteikšu, ka mūsu, pie mums bija arī uzkurina, bet nav tāds hypes, kā šeit bija. Šeit varēja just līdzi, pat, ka ir viss organizēts. Bet sakarā šo. Jā. Par spēli runājot, spēle kā spēle, futbols. Bet fanošana bija zaibīs, man patika. Mākslas darbi par Somijas futbolu tādu. Es teikšu, ir diezgan forši ideja, kad dod māksliniekiem izpausties fanošanas kultūrā. Kirves, sauna vilna kirves. Čau visiem otrajā dienā. Var teikt, šodien plānos ir, nezinu, kaut ko padarīt, pastaigāt kaut kur. Jā. Vakar bija ļoti labi. Vakar bija apmeklējis futbolu. Jā. Kas bija insane. 30,000, gandrīz 30,000, ok. Bet tāds iespējas ir jāizmanto. Labi. Davai. Atnācu uz stadionu un, jā, tagad braukšu uz augšu, uz 11. stāvu. Redzēs, kā būs views. Jābūt zaibīs. And now, 11 floors. Go. Oh, nice view. Ooh. Yes. Yesterday he'll be football game. Yeah, for Finland against Northern Ireland. What was the result? Yeah, 4-0 Finland. Oh, okay. You're from Finland? No, I'm from Latvia. Latvia. Oh. Tagad esmu augstākajā punktā. Tā, Helsinkos, ko viens redz visu. Jā. Futbols no labākajām vietām.
Jā, no labākajām vietām pilsētā. Tikai pa nieki 7 eiro. Jo tu būsi tālu no futbola laukuma, bet tomēr tu redzi game. Šādi izstāsta foršai Helsinki no augšas, var tā teikt. Žēl, ka pārāk, tā kā ierobežots view, bet es saprotu, drošība ir pirmajā vietā. Labi. Cilvēki uz hokeju iet. Žēl, ka netieku. Žēl, ka netiek uz hokeju. Tā es būtu gatavs samaksāt kaut kādu naudas summu, lai tiktu uz hokeju. Paskatīties hokeju. Bet what it is, what it is. Es tagad braukšu uz. Pamēģināsim Somijas vilcienus. Pēc ilgiem gadiem. Jā, Matāšās viņš jau brauc. Jā, viņš brauc. Es domāju, būs. Jā, tagad braukšu uz Helsinku centru. Tur baudīt centru. Šādi izstās iekšā. Šādi izstās iekšā pašā vilcienā. Jā. Laikam līdzīgs būs. Viņš ir tik līdzīgs mūsu jaunajiem vilcieniem, ar ko mums vēl nav dots braukt. Labi, tikās vēl, kad būšu centrā jau. Šādi izstās centrālā stācija no iekšas. Ja. Tas centrālais laukums stācija. Labi, vēl ir uz apakšu vēl ies uz metro. Metro. Ja. Sev nopirku dažus somu saldumus, čipa somu saldumus, raklicas. Jā, rakliciņas nopirku. Redzēs. Tas skaitās viņā kā vietējais saldums, raklica. Visi šitie salmi, nakīki un viss. Jā. Vajag aiziet uz maķīti. Pasīties, kas viņu maķītī ir tik special. Labi, kaut kāds special burgeri ir. Noteikti, ka ir, jo viņi nav kā Igaunijā, kur, kad bija Igaunijā, iegāja maķītī, tur tieši tas pats, kas pie mums. Bet man tā šķiet, kad viņiem kaut kas ir citādāks. Ir ierakstiem burgeri un vēl kaut kas. Ja. Viena no centrālajām ierām Helsinkos centrā. Vat ir McDonald's, to, ko es meklēju. Jāpasatās, kas viņiem ir īpaši. Maķīts, somu maķīts, jāpamēģina. Jāstāsta, kas viņiem tu ir, kas nav. Es zinu, ka ir standarta pakete un vēl kaut kāda savēja. Savēja šitie te piedāvājumi. Es dabūju savu pasūtījumu. Tagad parādīšu, kā izskatās viss pasūtījums. Jā, šis ir tas McFlavor, Elmako. Elmako, kaut kāds McFlavor, tur mērcīts, frijā mērcīti, tie jau iekšā. Šis ir kaut kāds Somijas, laikam, tradicionālais burgers ar rudzu maizīti. Saucās Rai Feast Meal. Jā, un vēl šitādi Campfire beef. Tas no burgeriem. Šitās šeiks. Saucās Monster Freak.
Šeks. Jā, un arī kauliņa. Nekas īpaši. Kopā tas man izmaksāja 21 eiro, labāk teikt 22 eiro. Vai izmaksāja? Au. Karapīha. Forši izstas. Man patīk. Te jau izdekorēts ziemīša. No, tā kā pie mums viss pelēcīgi. Так, pagās pasaku stāstījums. Jāapstāst. Des inskriven till Elfstoft som ledigblivna fåglar i skogen samlade i sin hemma och skickade vidare till människor så att önskningarna kunde bli uppfyllda. I skogen var det sommar mitt i vintern. Sä olit aikana. Sen mä sanon sen puolella. Atnācu uz vietu, kas skatās, laikam, viena no centrālajām vietām. Helsinkos tajā laikam bija cieta laukums, dēļ tā, kad Ziemassvētku, kad visi tiek gatavots Ziemassvētkiem. Vienmēr sakot, jā. Fun fact, šajā vietā tie, kas zina dziesmu Dagūta Sandstorm, kaut kādi kadri ir tieši no šīs vietas. Cilvēks ar jaktu piestājas pilsētas centrā. Paņēmis GTA 5 keisu dzīvē un izdarīju šo brābu joks keisu. Jā, Helsinku promenāde mazā. Helsinku promenāde. Vai kā tā sauc promenāde gar ūdeni iet? Uzrakst komentārus. Tā ir promenēts. Aha. Forši izstās. Ja no šāda rakursa paskatās, forši izstās. Nu ko? Šodien braucu mājās. Helsink visi balti. Var tā teikt, jo vakar uzsniga, jā. Un viss vienkārši balts bija. Es nezinu, kā ir Rīgā, bet es domāju līdzīgi, jo kaut ko lasīju, kad arī uzsniga, bet šeit jau viss balts. Neskatoties uz to. Kopumā man šis mazais ceļojums patika. Pašam biju futbolā, biju viņu centrā, kas ir ļoti aktīvs, bet futbols bija spontānā ideja. Iet uz futbolu, bija spontāni. Bet tā kopumā man patika. Man šī mazā atpūtiņa. Helsinki no citas skatu punkta. Vakar es biju Olimpiskajā stadionā. Šodien jau
viesnīcas turnī. Šeit izsās skats no otras puses. Jā. Jāsaka paldies, ka es uzprasīju par to, vai drīkstētu iebildēt. Ievērts to. Šeit nav nekas jāmaksā par, šajā vietā nav jāmaksā par to, lai bildētos, kāds ir Olimpiskajā stadionā. Jā. Ko jābrauc mājās, ja? Vajag doties uz kuģi. Jep. Jābrauc uz prāmu. Prāmis pēc pusotras stundas. Jep. Tāpēc ir jābūt raicīgi. Sunīt, piemīlīgi sunīt. Promenīts. Tas grūti pašam aizvērt. Paskatīt, nopirkt lietas. Helsiņku čurājošais puistens. Kad es siltais raiks, tad no viņa tek ūdens. Jā, forša instalācija. Reku ir mans kuģīts. Es domāju, ka šeit arī beigsim manu vlogu. Jo Tallinā ir bijis ko redzēt, tur nav jēga neko filmēt. Jā, vajadzēs samatēt Tallinas vlogu. Bet labi. Paldies visiem, kas skatījās šo video, uzspēj ikšķīt uz augšu. Un, jā, nepapist dzīvi un baudīt dzīvi. Apdevāji. Tekās.